Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šīs būs A gada 3. ceturkšņa. Jēzus ir mans Dievs, pirmās nedēļas lasījums. Lielais apsolījums. Šodien lasīsim par Jāzepu, vīrieti, kurš gatavojās drīz precēties ar Mariju. Vai viņš ticēja Marijas stāstam par eņģeli? Klausāmies! Piektdiena. Vēstījums Jāzepam. Jāzeps grozījās pa gultu. Viņš bija tik satraukts. Drīz viņam vajadzēja precēties ar Mariju, bet viņš jutās patiešām apmulsis. Viņš domāja par to, ko Marija bija viņam stāstījusi. Stāsts šķita neticams. Marija stāstīja, ka ar viņu esot runājis eņģelis, ka viņa ir stāvoklī un ka viņas bērniņš ir apsolītais glābējs, Dieva dēls. Vai viņš var tam ticēt, ko lai viņš dara? Visbeidzot, Jāzeps iekrima nemierīgā miegā. Kamēr viņš gulēja, Dievs sūtīja eņģeli, lai Jāzepu iedrošinātu. Jāzep, nebīsties Mariju, savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis, ir no svētā gara. Eņģelis teica, Mateja 1:20. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Mateja 1:21. Marijas stāsts bija patiess. Dievs vēlējās, lai Marija un Jāzeps kļūtu par apsolītā pasaules glābēja vecākiem. Ko Jāzeps darīja? Izlasīsim Mateja 1:24. Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā tā kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis. Jāzeps izvēlējās uzticēties Dieva plānam. Viņš zināja, ka Dievs būs ar viņiem, kad viņi audzinās šo īpašo bērniņu, Jēzu. Dievs būs viņu palīgs. Kādu dienu Jēzus izglābs pasauli no grēka un nāves. Mani interesē. Vai tu vēlies uzticēties Dieva plānam tevi glābt? Ja tā, tu vari ieaicināt viņu savā sirdī tieši tagad. Dziedāsim kopā atmiņas pantu Mateja 1:21. Ticu, ka šodien to jau zini no galvas. Saukt Jēzus, tā vārdu tev būs saukt Jēzus, tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu. Mateja 1:21. Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, tā vārdu tev būs saukt Jēzus, tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu. Mateja 1:21. Kad šovakar norietēs saulīte,
iesāksies sabats, nedēļas 7. diena, diena, kas ir Dieva diena, vispriecīgākā nedēļas diena. Atgādinu, ka tavā grāmatiņā ir īpašs stāsts sabatam, šoreiz par meitenīti Eimiju, bet tagad, noslēdzot šīs nedēļas svētbrīžus, kopīgi pielūgsim Dievu. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Jēzu, ka esi mans Dievs, mans apsolītais glābējs, kas uzņēmies manus grēkus, lai atbrīvotu mani no tiem. Par to no sirds pateicos, Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.